Kā dzīvot sev? Daudziem cilvēkiem dzīvē pienāk brīdis, tad, kad bērni izauguši, darbi apdarīti, attiecības ir varbūt brīvākas un parādās laiks sev, un cilvēks saprot, tā, man ir pierasts visu laiku kaut ko darīt citiem, bet kā ir ar mani? Kas mani interesē? Kas mani aizrauj? Ko es tiešām vēlos darīt? Un daudzi apjūka pie šī jautājuma, jo iespējams daudzus gadus ir pieraduši dzīvot kaut kādā skrējienā un arī īstenībā mēģinot piepildīt citu cilvēku kaut kādas vajadzības un prieku. Nu, lūk, un tad, kad cilvēks sāk strādāt pie sevis un savu pašvērtējuma, rodās šis te jautājums. Un tātad risinājums šāds. Viens no risinājumiem. Iztēlojies savas dzīves svarīgākās jomas kā dārzus un ar dobēm dažādām. Ir attiecību dobe ar bērniem, tur ģimeni, radniekiem, kolēģiem, ir finanšu dobe, tur rēķini, naudas un tā tālāk, ir veselības dobe, ir tur, teiksim, kaut kāda hobiju dobe. Un tad ir šī dobe, kas saucās mans brīvais laiks un ko ar to darīt. Un iespējams, ka viņš ir nedaudz aizaudzis tas dārzs, pilns ar nezālēm, atstāts novārtā. Un burtiski daudzi izvirza sev tādas gaidas, ka man tas ir jāsakārto ātri un uzreiz, bet es esmu šeit, lai atgādinātu, ka tāpat kā mēs dzīvē mācāmies prasmes, valodas, biznesa, attiecības, tā pakāpeniski, soli pa solim, tā arī šī sfēra, kā dzīvot sev, var prasīt laiku. Un viens no visvienkāršākajiem veidiem ir vienkārši uzdot sev jautājumu apzināti. Tad, kad tev ir pusstunda vai stunda vai pusdiena brīvs laiks, apzināti pajautāt, ko es tiešām vēlos darīt. Iespējams, pirmā reakcija būs ķermeniska, ka gribas slinkot pekas gaisā, skatīties seriāls un ēst saldējumu. Ok, to arī var, nav jau aizliegts. Bet, ja tu pajautāsi dziļāk, bet ko es tiešām labprāt šobrīd vēlos darīt, atnāks iespējams pārsteidzošas atbildes, tādas, par kurām tu pat neesi iedomājies. Viņas var būt mazas un vienkārši, piemēram, aiziet, pasēdēt pie koka, pastīties mākoņus, paklusēt, paldināt, sevi ar kaut kādu spā procedūru. Un tajā dotajā mirklī, tad, kad mēs atļaujam sev ieklausīties savās vajadzībās un vēlmēs un interesēs, mēs trenējam šos te pakāpienus, jeb rūpes par sevi. Un tā kā tāda kompetence kļūst skaidrāka, saprotamāka un vienkāršāka. Tā kā kopsavilkumā, ja tev ir jautājums, kā dzīvot sev, burtiski sāc vienkārši to vairāk darīt, kā treniņu. Uzdot sev jautājumu, ko es tiešām gribu pats darīt, kas priekš manis šobrīd ir labākais. Un vienu reizi pamēģināsi, divas reizes pamēģināsi, un trešajā reizē jau tev būs diezgan viegli sadzirdēt savu atbildi un viņai arī noticēt. Iesaku pamēģināt.